Mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā. Mākslīgais intelekts vairs nav tāla nākotne, tā ir realitāte, kas ienāk ikvienā nozarē. Arī tajās, kas gadsimtiem ilgi balstījušās tradīcijās un pārbaudītās vērtībās. Kā šīs tehnoloģijas ietekmēs Latvijas juridisko nozari? Kāda ir to nākotne un kādi ir lielākie izaicinājumi? Lai rastu atbildes, mēs esam uzsākuši video interviju sēriju uz sarunām aicinot ietekmīgākos Latvijas juridiskos prātus, akadēmiķus, advokātus, tiesu varas pārstāvjus un valsts pārvaldes speciālistus. Pirmajā epizodē man ir patiesas gods viesoties Latvijas Universitātē pie cilvēka, kurš ne tikai seko līdz pārmaiņām, bet arī ir atbildīgs par nākamo juristu paudzi, kas atbilstoši jāsagatavo moderna jurista nākotnē. Mani sauc Mārtiņš Odobērs, un šis ir Jurista prāts – saruna ar Edvīnu Danovsku. Jā, tad šodien esam ļoti īpašā studijā, Latvijas Universitātes mazā aula, ciemos pie Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes dekāna, asociētā profesora, doktora Edvīna Danovska. Edvīna, liels paldies, ka piekritāt šai sarunai. Jūsu ceļš ir ļoti cieši saistīts tieši ar Latvijas Universitāti, sākot kā absolvents, tagad jau līdz fakultātes dekāna amatam. Kas sākotnēji jūs piesaistīja šai nozarei? Pa Latvijas Universitātes telpām es tipinu jau apmēram kopš 1989. 90. gada, mēram 3-4 gadu vecumu. Mani vecvecāki strādāja Latvijas Universitātē, ekonomikas fakultātē, un jau no bērna kājas pa šiem gaitiņiem es esmu piesūcies ar universitātes gaisu, un man nav bijusi vēlme strādāt kaut kur citur kā vien Latvijas Universitātē. Cita lieta ir jomas izvēle, taču darbs universitātē man vienmēr ir šķits tāds, kurā cilvēka spējas var attīstīt vispilnīgāk dažādās jomās, un arī kur strādājot darba rezultāts var sasniegt ļoti plašus slāņus. Dažreiz jurisprudencē mēdz teikt, ka tiesneša darbs, vai tas pat būtu Satversmes tiesā vai augstākajā tiesā, ir tur jurista karjeras kalngals. Ne manā uzskatu sistēmā es neko augstāku par darbu universitātē akadēmiskajā darbā neredzu, jo tā ir iespēja ietekmēt ļoti plašas cilvēku masas bez varas pozīcijas. Un proti tiesneša darbs, viņš tomēr tā ir varas izlietošana. Tiesu vara arī ir vara. Un, protams, tiesnesis cenšas savu spriedumu pamatot ar argumentiem, cerībā, ka citus tas pārliecinās, bet akadēmiskā darba produkts, arī grāmatas, raksti un tā tālāk, tā ir iespēja kaut ko ietekmēt ar argumentiem, ka citi to izmanto tādēļ, ka ir pārliecināti, ka šis produkts ir, šis rezultāts ir labs, ticams, un ja šādā veidā bez varas izlietošanas, bet ar argumentiem var kaut ko vērst uz labu vai palīdzēt citiem, man tā šķiet viena no skaistākajām lietām. Tādēļ šajā ziņā izvēloties, kura joma savukārt universitātē varētu būt bijusi. Ne jau acīm redzot sporta pedagoģija vai kaut kas tam līdzīgs, tad jurisprudence vienlaikus ir tā, kurā ir viena no ciešākajām saiknēm starp pedagoģisko, zinātnisko un arī praktisko darbu. Šī ir ļoti sekmīgi saspēle un tieši tiesību zinātnē, kur pētniecībā mēs izmantojam datus, kur ir vajadzīgi praksē. Pedagoģiskajā darbā mums ir nepieciešams arī izmantot visus jaunākos datus, respektīvi jābūt ciešai saiknei ar praksi, lai kā pedagoģiskais, tā arī zinātniskais darbs būtu sekmīgs. Šie ir arī paši pamati, kas tiek ielikti nākamajai paudzei, arī tajiem cilvēkiem, kas ieņems šos amatus, kas arī ies šajās pozīcijās. Un līdz ar to ir
man ir ļoti saprotams, kāpēc arī tas ir tas fundamentālais stūrakmenis, no kurienes viss sākās. Un atskatoties uz visu nozari kopumā, kā jūs raksturotu, kas ir tās pašas būtiskākās izmaiņas, ko jūs esat saskatījuši juristi profesorijā kopš laikiem, kad sākāt savu profesionālo karjeru? Juristu profesija tādā ziņā, kā veicamo darbību kopums nav mainījusies. Vienalga, vai mēs runātu par tiesnešu darbu, advokātu un dažādām citām juristu profesijas izpausmēm. Kas, protams, ir mainījies, ir veids, kādā mēs strādājam ar tiesību avotiem. Vairāk kā 20 gadus atpakaļ, kad es uzsāku studijas juridiskajā fakultātē, es sāku abonēt tolaik vēl laikrakstu Latvijas Vēstnesis, jo tas bija tolaik vienīgais veids, kā visātrāk uzzināt izsludinātos likumus un citus normatīvos aktus. Man šķiet, ir svarīgi, ja jau es te sāku studēt jurisprudenci, ka es šo ļoti svarīgo oficiālo publikāciju arī abonēju, un katru rītu nākot uz universitāti, es paņēmu to eksemplāru no pastkastītes. Dažreiz viņš negāja iekšā pastkastītē, jo tas bija laiks, kad Latvija jau bija iestājusies Eiropas Savienībā, bet mēs bija pieņemti saistībā ar to dažādi starptautiskie līgumi, kur dažreiz bija tik biezi, ka pasniegam spēks pietrūka iespiest viņu tur iekšā. Bet tas ir apmēram pēc 2004. gada sanāk? Jā, tas ir pēc 2004. gada. 4. gads. Un joprojām papīra formātā nāca visas. To laiku, jā, tas bija papīra formātā, un tad es parasti, ja bija rīta lekcija 8:30, tad 8:00 es jau biju tur auditorijā un iepazinos ar to, kas tur bija. Jā. Bija vēl arī tur Latvijas Vēstnesim pielikums. Un vēl likumus, protams, varēja arī izlasīt grāmatās, lielos likumus, tur krimināla likums, civila likums, jau procesa likums un tā tālāk. Bet tolaik pat nebija tādas vietnes kā likuma LV, kurā ir iespējams iepazīties ar normatīvo aktu konsolidētajām versijām. Tātad šī iespēja, pie kā mēs esam šodien pieraduši kā pie pašsaprotama jurista darba instrumenta, nekā tāda tolaik nebija. Tuvākais, kas bija, tas bija viens maksas risinājums, bet kopš šī likuma.lv izveidas ar visām tām funkcionalitātēm, es tiešām arī, protams, senāku paudžu juristi labi atcerās, kā bija uzturēt aktuālo likuma redakciju. Tas bija vajadzīga grāmatiņa, izdevniecībā izdota, un tad grozījumi, kas nāca, vai tie bija visbiežāk tie bija izgriezti no tā paša Latvijas Vēstneša, vai vienkārši kaut kā pārdrukāti, vai ar roku pierakstīti klāt. Tās bija tā laika kodificētās aktuālās redakcijas, kā jurista darba instrumenti. Tajā laikā arī, protams, nebija publiski pieejamu, internetā pieejamu tiesu nolēmumi. Tajā laikā, kas bija izdots, bija augstākās tiesas gada grāmatas, kurās jau arī nebija visi tiesu nolēmumi. Tur bija tikai neliela izlase, ko augstākā tiesa pati bija atlasījusi. Un tad jau bija, kā zināms, sasniegums, ja tajās sākotnējās, 96. gada viņas sāk izdot. Ja tur bija vienkārši pa tēmām, tad jau vēlākos gados šķita liela ērtība, ka viņiem ir arī pievienoti dažādi rādītāji, vai tas būtu jēdzienu rādītājs, vai tas būtu likuma rādītājs ar pantiem un tam līdzīgi. Šajā ziņā, protams, ļoti īsā laika posmā, mēs runājam par 20 gadiem, tas ir nieks. Veids, kādā jurista profesijā mēs strādājam ar
avotiem un iespējas tos izmantot un apstrādāt, protams, ir ļoti būtiski mainījušās uz labo pusi. Jā, jo, ja mēs skatāmies globālā mērogā, tad tā digitalizācija rietumos visticamākais, ka jau sākās ar 80. un 90. kad sāk parādījās paši pirmie datori un arī paši 2000. sākumā jau visnotaļ ļoti daudz, kas ir bijis digitalizēts. Un bija interesanti uzzināt, jā, ka mums joprojām arī pēc iestāšanās Eiropas Savienībā vēl bija tas fakts, ka bija tik daudz kas papīrā, un tad sanāk, ka katrs nozares pārstāvs, speciālists, advokāts, viņiem bija pašiem sava atbildība visu to arī uzturēt, arī visu šīs redakcijas pierakstīt, mainīt, rakstīt, gada grāmatas, un tas nozīmē, tiesu praksi varēja iepazīties. Aktuālākā tiesu prakse bija atskats iepriekšējā gadā vienā grāmatā, kas bija pieejams. Jā, kur arī iznāca ar novēlošanos. Jā. Nu jā, pārmaiņas ir bijušas ļoti būtiskas, un nenoliedzami viens no lielākajiem faktoriem, kas tās pārmaiņas ietekmē, būs tehnoloģijas. Un, tāpēc arī būtu jautājums, kā jūs vērtējat tehnoloģiju ienākšanu tieslietās no tieši akadēmiskās pieredzes skatu punkta? Kādi būtu bijuši tie lielākie iegūmi ārpus tā, kad mēs ejam prom no ļoti daudz kā, kas ir bijis papīra materiālos, kad mums ir ļoti daudz kas digitalizēts, ir plašākā kontekstā pieejama visur, tiesu praksa. Kas ir bijuši tie lielākie iegūmi, bet kas ir bijuši līdz šim tie lielākie izaicinājumi, ar ko mēs jau esam saskārušies? Akadēmiskajā darbā mūsu izdejas materiāls ir dati. Visplašākajā to nozīmē, sākot jau ar citu pētnieku veidotām publikācijām. Tās ir datu bāzes, kuras mēs abonējam, un arī tādas datu bāzes, kurās ir ļoti svarīgi nodrošināt to publisku pieejamību pēc iespējas plašākam personu lokam, kas atkal tālāk atvieglo meklēšanas iespējas un tā tālāk. Pēdējos gados, kopš arī arvien ir pieaugušas valsts nodrošinātās iespējas iepazīties ar tiesu nolēmumiem. Šī iespēja izmantot tiesu nolēmumus pētniecībā ir ārkārtīgi svarīga, jo tiesu nolēmumi jau ir, protams, tikai neliela daļa no visiem juridiskās prakses materiāliem, ja mēs ir taču vēl arī dažādi iestāžu lēmumi, kur arī ir ļoti svarīgi juridiskajā praksē, bet tiesu nolēmumi, protams, ir viena no nozīmīgākajiem. Un šo tiesu nolēmumu analīze pētniecībā mums palīdz identificēt problēmas. Mēs redzam, vai tiesu praksa kaut kādā jautājumā ir konsekventa, nekonsekventa, mainīga, vai problēmas. Mēs iepazīstoties ar tiesu praksi, arī redzam, kuras ir tipiskākās problēmas situācijas vai vispār gadījumi, kādi nāk priekšā, un dažkārt es nevaru iedomāties, ka šāds gadījums vispār dzīvē varēja notikt, bet viņš ir noticis un viņš ir pat risināts tiesu praksē. Tas ir no pētnieciskā skatu punkta. Praktizējošiem juristiem bez šaubām ir ļoti svarīgi atrast vajadzīgo atbildi ātri. Klients negaida. Risinājumam ir jābūt parasti ātram, zibenīgam, precīzam. Un tāpēc tiesu nolēmumu pārzināšana vienmēr ir bijusi ļoti, ļoti svarīga, lai varētu sekmīgi darboties kā praktiskajā darbā, tā arī, protams, pētniecībā. Galvenie izaicinājumi šobrīd, tas, protams, ir tieši saistīts ar tām pārbaudas darbu formām universitātē, kuras tie tradicionālie studiju darbi, bakalaura darbi, maģistra darbi, kur mēs vienmēr esam sagaidījuši pievienoto vērtību, ka tā ir nevis kompilācija, bet patstāvīgs darbs ar avotiem, kur šīs izpētes rezultātā ir atrasts vismaz kaut kas darba vadītājiem interesants un varbūt arī recenzentam interesants un beigās varbūt vēl plašākam cilvēku lokam interesants. Un tradicionāli mēs, protams, sagaidījām, ka šie darbi ir izstrādāti patstāvīgi tādā ziņā, ka cilvēks arī pats ir rakstījis no sākuma līdz beigām.
mākslīgā intelekta radītās iespējas ģenerēt tekstus bez šaubām ir izaicinājums visās valstīs, visām augstākās izglītības un ne tikai institūcijām tieši galvenokārt tajās studiju formās, kur ir jāraksta šādi patstāvīga rakstura darbi. Jo kas ir svarīgi mums nodrošināt arī universitātē, ka cilvēki neatslāpst no domāšanas un spējas pašiem radīt autentisku, oriģinālu darbu. Mēs nedrīkstam pieradināt pie tieši teksta ģenerētiem avotiem, jo tie vienkārši notrulina pašu cilvēku spējas radīt ko oriģinālu un vērtīgu. Man mākslīgo intelektu ir ļoti daudz izaicinājumu, viens no kuriem būtu, protams, ģenerācija un paša cilvēka spēja domāt un paša spēja būt proaktīvam un pieņemt lēmumus un izmantot savu kompetenci, lai saprastu, kas ir atbilstoši tēmai, kas tiek apskatīta, par ko tiek rakstīts darbs. Tas ir faktors, kas jāņem vērā, un tur arī, man liekas, būs liels izaicinājums tieši akadēmiskā vidē universitātes perspektīvā, jo, ja mēs skatāmies uz industriju kopumā, protams, kad tas mākslīgā intelekta vilnis šobrīd ir ļoti, ļoti liels, un viņš ir ļoti neizbēgams. Un līdz ar to, ja mēs saskaramies ar izaicinājumiem, pat ar relatīvi vienkāršiem uzdevumiem, kā tas, teiksim, bija minēts jūsu rakstā, prestižā žurnālā Italian Journal of Public Law, kur jūs aplūkojāt automatizētas sistēmas, kas pieņem lēmumus Latvijā. Tad viens no tiem centrālajiem secinājumiem, kas tika veikts, ir tas, ka realitāte joprojām arī ar mākslīgo intelektu viņi ievieš korekcijas. Un, ja mēs ar ātrumu kameru fiksētajiem pārkāpumiem joprojām nevaram ļoti 100% garantēt to precizitāti, mums ir joprojām nepieciešama iejaukšanās no cilvēka puses, tad man liekas, tas būtiskais jautājums, ko es gribētu saprast, ir, kas jūsuprāt ir tās galvenās mācības jau šobrīd, vai pat brīdinājumu signāli, ko mēs esam saņēmuši, kas būtu tiešā kontekstā ar mākslīgo intelektu. Pirms mēs mākslīgajam intelektam vispār ļaujam un pieļaujam iespēju to, ka viņš ienāk tieslietās, valsts pārvaldē un juridiskajā nozarē kopumā. Manis iepriekš minētiem izaicinājumi, ar kuriem mums ir jāsastopās tieši studiju procesā, tas ir nieks salīdzinājumā ar iespējām, ko šī tehnoloģija, protams, dod, ja viņi tiek prasmīgi izmantot arī juridiskajā profesijā. Un man nav šaubu, ka šie izaicinājumi tiks pārvarēti, tiks sekmīgi pārvarēti. Iespējas, ko dod šī tehnoloģija dažādās jomās, nav noliedzams. Tik tiešām tas ir brīnišķīgs rezultāts, bet tikai tad, ja viņš tiek izmantots pareizi, atbildīgi un, ja sasniegtais rezultāts ir uzticams un tāds, kura pārbaudīšanā arī nav jāiegulda pārāk lielas pūles. Tātad, viena lieta ir, ka mēs varam izgūt rezultātus dažu sekundžu laikā, bet lai nav tā, ka mums ir pēc tam jāveic dienu ilgs darbs, lai pārbaudītu, vai šie izgūtie rezultāti ir pareizi un vai šeit nav notikušas kādas kļūmes, kuras, protams, laiku pa laikam var rasties. Tādēļ lielākās sekmes, protams, ir izmantojot tēmētus risinājumus kaut kādās noteiktās nozarēs, kur viņi ir arī uzrādījuši labus rezultātus. Un es esmu pārliecināts, ka tiesību zinātne ar savu datu, teiksim tā juridiskā prakse, ar savu datu daudzumu, tas ir iestāžu lēmumu, tiesu nolēmumu, tiesību doktrīnu un tā tālāk, ir tāda augsne, kur šīs tehnoloģijas izmantošana var dot ļoti labus rezultātus pie nosacījuma, ka visi dati ir izgūti precīzi, ka
nevar rasties kļūdas šo datu apstrādē, un viņa ir tik tiešām atvieglo darbu tad, ja mums nav jāiegulda ļoti ilgs laiks pārbaudot izgūtos rezultātus. Bet, manuprāt, tas tāpat kaut kādā veidā vienmēr ir neizbēgami, jo tāpat kā arī tie paši jau pieminētie fotoradari, cilvēcisko, tehnikas kļūdu arī nevar vienmēr izslēgt, tāpēc jau tāpat cilvēki iet cauri tiem lēmumiem un arī tām fotogrāfijām, kas tiek uzņemtas, lai pārliecinātos, ka tur nav kaut kādas aplamības. Mākslīgo intelektu vispārīgi tās problēmas ir joprojām ļoti aktuālas, ja mēs runājam par halucinācijām, ja mēs runājam par nekorektu interpretāciju. Tas ir ļoti liels risks, jo īpaši juridiskajā nozarē. Bet atkal no otrās puses ir tā, ka liels datu apjoms un it īpaši liels strukturētu datu apjoms, kas ir juridiskā nozare un kā tas notiek, kad visi pieejamie dati ir līdzīgos formātos no vienas instances, no vienas institūcijas dati, kas nāk ārā, nolēmumi būs vienādos formātos. Likums ir sarakstīts, līdz ar to mums ir spēles noteikumi. Un tāpēc mākslīgajam intelektam tā perspektīva tieši juridiskajā nozarē ir ļoti augsta, viennozīmīgi ir. Un mākslīgā intelekta ienākšana ir radījusi milzīgu entuziasmu šobrīd jau te vai katrā nozarē. Un mēs redzam arī to, ka mākslīgais intelekts tiek jau integrēts ļoti plaši daudzās nozarēs, daudzās darba plūsmās, bet tomēr izvērtējot, teiksim, vispārīgus mākslīgā intelekta risinājumus, kā teiksim, vienkārši atveram vaļā ChatGPT, atveram vaļā Gemini. Kā jūs vērtējat tās tehnoloģijas gatavību, paskatoties uz šiem plaši pieejamiem risinājumiem, kāda ir šo risinājumu gatavība tikt jau šobrīd pilnvērtīgi tikt integrētiem juridiskajā praksē? Manuprāt, šobrīd tieši vispārējie risinājumi tikai ļoti ierobežotā apjomā var palīdzēt juridiskajā praksē, dodot tādu rezultātu, ko var arī izmantot vienalga vai prasības pieteikumā tiesai vai paskaidrojumos vai tam līdzīgi. Kādēļ? Tādēļ, ka tas datu avotu klāsts nav vismaz lietotājiem identificējams. Viņš ir plūstošs, mainīgs, mēs izgūstam rezultātus, bieži vien nezinot, kas ir oriģinālais datu avots. Viss internets tādā ziņā. Kas tur ir, tas ir pieejams. Turklāt ir jāņem vērā, kā mēs zinām, tad šo rīku veiktspēja ir atkarīga arī no ļoti dažādiem faktoriem, dažkārt pat no laika posma, kad diennakts laika posma, kad kaut kāds meklējums tiek veikts. Jūs varat iegūt mainīgus rezultātus kaut ko tur pavaicājot. Ir lietas, kuras vispārējie zināšanu līmenim var palīdzēt, arī es esmu pats pārliecinājies, ka šos tādas, teiksim tā, pat zināmas sarežģītības pakāpes uzdevumus par regulējumu kādā citā valstī, šī tehnoloģija var atrast pietiekami ātri, bet atkal tikai pie nosacījuma, ja es pats varu pārbaudīt visus oriģinālos avotus, no kurienes ir šis kopsavilkums radīts. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs runājam tieši par Latvijas juridisko praksi un tiem nolēmumiem, tad tur, protams, šie vispārējie risinājumi ir izmantojami arī ļoti tādā ierobežotā apjomā, gluži vienkārši tādēļ, ka viņos nav tāda sistēmiska integrēta risinājuma, kā nodrošināt, ka viņi ir aktuāli, precīzi un katrs meklējums tiešām ir pamatots ar īsto avotu. Un tiesu praksē vispār kopistiski arī vispārējie risinājumi nekad nemaz netiks klāti. Tāpēc, kad šie tiesu
tiesa nolēmumi viņi nav indeksēti. Viņi ir uz katra pieprasījuma no mājaslapas, kas līdz šim bija manas tiesas, tagad e-lieta. Vai arī, ja mēs ejam citās institūcijās, mēs ejam Satversmes tiesa, augstākā tiesa, katrs tas nolēmums ir manuāli jāliepielādē. Un līdz ar to viņi nav indeksēti, viņi nemaz netiek izmantoti. Arī tajos risinājumos līdz ar to vienīgais, uz ko viņi var atsaukties, ir likums un viss plašais internets. Un no turienes, kā tie avoti tiek ņemti, tas ir gan risks, gan arī, protams, ir saprotams arī par to, ka ir jāsaprot avoti, bet arī ar avotiem. Tad ir jautājums, protams, cik liels ir tas pienesums un kāda ir tā pievienotā vērtība. Ja tur katrs avots ir jāpārbauda, jāskarās, vai viņš ir interpretēts pareizi, pat ja avots ir korekts. Un, tur tas stāsts ir parasti, kā mēs mēģinām to parasti pozicionēt un stāstīt atšķirības starp specializētu risinājumu un vispārēji pielietojumu mākslīgā intelekta rīku ir tas, ka viņš iedod atbildi, un tālāk par to atbildi pašam viss ir jāiet un jāpārbauda. Tā atbildi nenāca no paša lietotāja, vai tur netika dota norāde, kurā virzienā skatīties, bet tiek iedota jau atbildi. Un tālāk tās atbildes jāsāk tirzāt ārā, no kurienes tā atbilde ir radusies. Un tad tur ir noteikti atvieglojums ir liels, bet tās spējas ir ierobežotas tīri no tā, uz ko viņš vispār var atsaukties. Un man ir prieks dzirdēt, ka jūs esat jau aktīvi izmantojis un izmēģinājis un skaties, kādas ir šīs iespējas šiem rīkiem. Un es gribētu palūgt jūs apkopot tādas novērojumus no jūsu puses, kas būtu saistīti tieši ar vispārēji pieejamiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas būtu ChatGPT. Un jūsu pieredzē, kas būtu tie kritēriji un svarīgi būtiskie aspekti, kuriem būtu šāda veida risinājumā jābūt, lai šis mākslīgais intelekts vispār varētu tikt izmantots un integrēts juridiskajā darbā? Pirmkārt, ir nepieciešams, lai izmantotie dati būtu autentiski. Nebūtu iedomājams, ka tiek izmantoti dati, kurus kāds cits var labot. Tā. Tad tas ir darbs ar īstiem, pareiziem datiem. Šeit domāju vienkārši tiesu nolēmumiem un tam līdzīgi. Otrs ir, viņiem jābūt pilnīgiem. Tātad mums ir skaidri jāzina, par kādu nolēmumu mums ir skaidri datu apjomu mēs runājam, jo man ir svarīgi zināt, kāds datu apjoms ir izmantots konkrētā meklējumā, no kur attiecīgi es esmu izgūs rezultātu. Un, protams, ir jābūt iespējai pārbaudīt. Mums zinātniskajā darbā, un šeit ir vienalga, par kuru nozari mēs runājam, vai tas būtu bioloģija vai fizika vai tā tālāk, eksperimentam ir jābūt tādam, kur ir iespējams atkārtot, tikai tad viņš ir uzticams un kur cits var verificēt šos iegūtos rezultātus. Un arī šeit ir jābūt tai pašai pieejai, ka es varu pilnībā pārliecināties par visiem izēju materiāliem, kuri ir izmantoti, lai šo rezultātu sasniegtu. Tikai tad viņš man rada pārliecību, ka tas rezultāts tiešām ir pareizs un precīzs. Ļoti interesanti, kā tika tas rakurss pagriezts tā ļoti zinātniskā kontekstā. Man pašam interesanti būtu pajautāt tieši par to eksperimentu daļu. Tas bija jau ļoti tā kā tas parasti mēs to sagaidām no laboratorijas, ka katram eksperimentam jābūt perfekti dokumentētam, tā ka mēs varam atskatīties uz visu procesu kopistiski, tā ka mēs varam replicēt viņu, atkārtot un pārliecināties, ja mēs saņemam to pašu rezultātu. Varbūt varat padalīties konkrēti ar kādu piemēru, kādas izpaužās tieši juridiskajā vidē? Piemēram, veicot tiesu prakses apkopojumus vai arī pētījumus, kuros šī tiesu praksa tiek izmantot, ir ļoti svarīgi dokumentēt precīzi, kādi ir izmantotie atslēgu vārdi. Es jums minēšu vienkārši piemēru no savas doktora disertācijas izstrādes, kur lielā mērā šis pētījums kļuva izmantojams un viņu varēja tik tiešām, viņš kļuva dzīvs pēc tam,
kad man bija iespēja izmantot ļoti plašu tiesas nolēmumu klāstu, bet šī tiesas nolēmuma meklēšana notika pēc konkrētiem parametriem. Ierakstot konkrētu frāzi meklētājā, protams, iztēlojoties, kādai šai frāzē vajadzēja būt tajā nolēmumā, kas man ir svarīgs, identificēt konkrētu laika posmu, un tad ir jautājums, vai ir svarīgas tiesu instances un tam līdzīgi. Tie visi parametri arī bez šaubām ir jādokumentē un jāatspoguļo, lai savukārt cits kolēģis uzreiz jau varētu pateikt, ka te ir apskatīts, teiksim, tikai tāds un tāds laika posms, tad jaunāku nolēmumu tur nav un tam līdzīgi. Un pēc šiem parametriem, protams, ir iespējams atlasīt visus nolēmumus, bet tas atkal nebūtu nenozīmē, ka visi nolēmumi uzreiz ir izmantojami vai nozīmīgi attiecīgajā pētījumā. Tāpat manuāli, vismaz to laik, tas ir 11 gadus atpakaļ, katrs nolēmums ir jāatver, jāizlasa, jāizvērtē, vai viņš ir vai nav noderīgs, un te dažkārt studenti tā šausminās, ka es saku, kas tad tur 100 nolēmumi. Ziniet, 200 nolēmumiem var iziet cauri vienas dienas laikā. Tā metodiski ātri zina, kuras tajā nolēmumā ir svarīgās vietas, tīri priekš tā, lai saprastu, vai šis nolēmums ir tālāk izmantojams pētniecībā vai nav. Tas jau sastāv tas pētnieciskais darbs, neizmantojot šīs tehnoloģijas, ir bijis visnotaļ manuāls, tik tiešām vispirms atlasot un tad ejot cauri. Lai nav tā, ka mēs gar šo tiesu praksi arī pētījumos un rakstos grābstamies fragmentāri. Proti paļaujamies tikai uz kaut kādu vienu vai diviem meklējumiem vai tikai uz kaut kādu vienu nolēmumu, kurš varbūt ir par to tēmu. Ja. Juridiskā praksa ir krietni sarežģītāka par algoritmiem, jo vēl ir jāņem vērā arī tas, ka judikatūra, tas ir labās atziņas tiesas praksē, viņas arī var mainīties. Augstākās tiesas mājaslapā laiku pa laikam parādās pie kāda nolēmuma uzraksts judikatūras maiņa. Tas nozīmē, mēs tagad domājam citādāk kā agrāk. Ne? Un tāpēc šai izlasē jābūt pilnīgai un būtu nepieciešams, ka izmantojot šos pašus atlases kritērijus, mēs nākamajā meklējumā nonākam pie tādiem pašiem rezultātiem. Ja vien nav paplašinās, protams, realitātē, tas izmantot to datu vai tiesu nolēmumu daudzums, kas tajā meklēšanā ir bijis tie. Jūs fundamentāli iepazīstināt pat tās frāzes un parametri meklētāji nolēmumu, vai retrospektīvi viņi sapratēja, kas tika meklēts? Es meklētājā vienkārši ievadīju frāzi. Un gāju cauri visiem nolēmumiem, kurus man atrada šis nolēmums, lai tālāk jau skatoties saturu noteiktu, šo man vajadzēs, vai šis vispār nav, tur tikai tā gadījuma raksturs ir tai frāzē, kāpēc viņi ir pieminēti. Ja. Un šādi, dažkārt, protams, tiem meklējumiem ir jābūt kombinētiem, jo īpaši tad, ja jūs nezināt precīzo frāzi vai arī ja varbūt nolēmumos viena un tā pati, viens un tas pats jautājums izklāstīts dažādiem vārdiem, jo tā frāze, kas parasti tiek izmantot, jau ir kāda tiesība norma, kura visticamāk būtu bijusi citēta attiecīgajā tiesu nolēmumā, bet var būt tā, ka viņa nav citēta, kur tiesa ir vienkārši atsaukusies uz likuma pantu, bet teksts atšķirās, un tāpēc arī līdz ar to var atšķirties, varbūt mazāks tas nolēmuma apjoms, kurš tiek izgūts šāda, vecās meklēšanas rezultātu ietvaros. Ja. Man arī viennozīmīgi no savas puses var komentēt, man arī bija ļoti grūti atvērt pirmo reizi, kad sāku iepazīties ar manas tiesas datubāzi, tagad, kas ir e-lietas. Kad varētu vaļā tos nolēmumus, tur priekšā bija 15, 20, dažreiz 7, dažreiz vēl 25 lapas. Un tad bija grūti aptvērt, ka šis viss jāizlasa, lai mēs tikai saprastu, par ko tā lieta ir. Lai saprastu, kas bija tā būtība, kas notika. Un tad jau, protams, ejot uz priekšu, kad bija ļoti daudz
mentora palīdzība gan no mūsu strateģiskiem partneriem Kobaltā, gan arī no jūsu puses, tad arī jau piešaujās tā praksa un sāk mācēt viņus lasīt, kad sākam, aprakstošā daļa saprotam, kas notika, motīvu daļā paskatāmies, kā iztiezē, un tad ir tas, man izlasīt, kas tika nospriests, un tad bet tas viennozīmīgi prasa mācību procesu un apguvi, lai tos nolēmumus varētu operatīvi ātri lasīt. Un jebkurā gadījumā, ja mēs gribam iepazīties ar viņiem pilnā būtībā, pilnā kontekstā, lai vai kāds rīks būtu priekšā, tur joprojām būs jāiet uz tā paša avota failu, joprojām būs jāiet uz tā paša nolēmumu, lai saprastu visu to lietu kontekstuāli, kas tur notika pēc būtības un kā tika lemts, būs jālasa. Kas ir ļoti svarīgi, tādēļ, ka nedrīkst izmantot tikai vienu frāzi no konkrētā nolēmuma motīvu daļas, nezinot kontekstu, kādā šī frāze ir izteikta. To ļoti bieži arī norāda augstākā tiesa, kur vienalga vai tie būtu pieteicēji vai atbildētāji, kuri mēģina izraut kaut kādu citā tiesas nolēmumā ietvert atziņu no konteksta, un tad augstākā tiesa ir spiesta skaidrot, dārgie draugi, tas bija pateikts tādā kontekstā. Un tas nebūtu nenozīmē, ka šis 1:1 ir attiecināms arī uz šo gadījumu, nevērtējot konkrētās lietas faktiskos apstākļus. Nevar izolēt vienkārši tās tēzes, kas tiek ņemtas ārā. Un tādā veidā, joprojām ir vienkārši tā būtība svarīga. Un šajā kontekstā es gribētu turpināt ar jautājumu par to, ka šobrīd juridiskajā nozarē parādās šie specializētie mākslīgā intelekta rīki, ko jūs minējāt, kam būtu jābūt pielāgoti tieši konkrēti juridiskajai nozarei. Un Latvijas Universitāte, liels prieks teikt, ka ir pirmā, kas šādu risinājumu ir ne tikai izmēģinājusi, bet jau arī iekļāvusi pilnībā visās tiesību zinātņu studiju programmās. Un tad mans jautājums būtu, kas ir šīs būtiskākās īpašības, kas ir šie, vai tās ir funkcijas, vai tas ir konteksts, kas ir tas kodols un esence tam, kas padarīja Lexo AI piemērotu integrācijai akadēmiskajā vidē? Vispirms jau mums universitātē ir ārkārtīgi svarīgi būt līderiem arī tehnoloģiju attīstībā un izmantot šīs tehnoloģijas, parādīt, kā viņas pareizi, godprātīgi, ētiski izmantot attiecīgajā nozarē. Tā ir universitātes lielā misija, un tādēļ mums savukārt ir liels prieks, ka mums ir sadarbības partneri, ar kuriem mēs šo misiju varam īstenot. Šo tehnoloģiju var izmantot, un viņa var būt brīnišķīga tikai tad, ja viņai ir cieša sazobe ar prakses vajadzībām. Ar praksi es saprotu gan juridisko praksi, gan arī, protams, akadēmisko praksi. Un iemesls ir gluži tāds vienkāršs, proti mēs redzam, ka šie dati, kuri tiek izmantoti, ir autentiski. Mums ir ļoti svarīgi, ka jebkuru nolēmumu un šādu rīku izmantošanā ir pilnīga datu integritāte. Ar to saprotot, kā jau es minēju iepriekš, tie ir pareizā kārtībā iegūti dati. Mums ir iespēja līdz ar to zināt, no kurienes viņi nāk, kā notiek datu apstrādes process, un līdz ar to arī paļauties, ka rezultāts ir ticams. Un, protams, ir jāņem arī vērā tas, ka šobrīd publiski pieejamās, Latvijā, es domāju, publiski pieejamās tiesas nolēmumu meklēšanas iespējas ir niecīgas salīdzinot ar tām iespējām, ko sniedz, piemēram, Lexo AI. Kaut vai tā būtu iespēja meklēt nolēmumu motīvu daļās, kas ir viena svarīga priekšrocība. Iespēja meklēt kontekstuāli, tas jau ir tāda lielāka, plašāka meklēšanas funkcionalitāte.
Un, protams, ērtība, kas ir rezultātu izgūšanā, tas ir kā šie rezultāti parādās, kā mums ir iespēja pēc iespējas ātrāk pārliecināties par to, vai konkrētais rezultāts ir vai nav noderīgs. Un citas praktiskas funkcionalitātes, kurām, manuprāt, vienkārši ir jābūt. Ja ir mums šis tehnoloģija izrāviens, un mēs varam uzlabot kvalitāti, nezaudējot citas ļoti svarīgas īpašības, tad šis, manuprāt, ir šā brīža augstākais standarts Latvijas nozarē. Ļoti liels prieks dzirdēt, jo no mūsu puses arī bija tā, ka no malas skatoties, tā kā es personīgi nenāku no juridiskās vides, man bija grūti saprast to, kā jūs varat veikt izpēti pa simtiem tūkstošu nolēmu datubāzi, kur vienīgā meklēšanas iespēja ir atslēgas vārdi un viena frāze. Un tā viena frāze paredz ko? Ir tas, ka jums ir precīzi vārds vārdā jāuzmin, kā šis tiesneša palīgs visticamākais, kas ir rakstījis šo nolēmu, būs aprakstījis to, ko jūs meklējat. Un tikpat cik tā prakse jau kopš 2000. Gada sākuma, kā jūs teicāt, kad parādījās šīs pirmās sistēmas Latvijā, tā prakse ir tik ļoti iesakņojusies iekšā cilvēkiem, ka šis ir tas process, kā veikt meklēšanu, ka mums viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas bija ar lietotājiem jaunajiem, kas nāca gan kā advokātu biroji, gan arī akadēmiskajā vidē, kad mēs veidojam apmācības, bija paskaidrot šo meklēšanu pēc konteksta, ka tas nav atslēgas vārdu meklētājs, bet ka tiešām var ierakstīt to lietas konceptuālo būtību. Tā esence, kas tiek meklēta, viņi var aprakstīt brīvā formā un tiks tie nolēmumi atrasti pēc apraksta un konteksta, nevis, kad ir vārds vārdā jāmēģina uzminēt konkrēti to frāzi. Un tikpat, cik jums ir bijusi jau diezgan plaša pieredze kopš mūsu sadarbības sākuma ar pašu platformu, atskatā gribētu jautāt jums, kas jūsu personīgajā pieredzē bija tas pirmais wow moments par platformu, kas bija tās funkcijas, kas uzrunāja visvairāk un kas ļāva tik efektīvi un ātri pieņemt lēmumu arī par mūsu akadēmisko partnerību? Tās vispirms jau bija šīs plašākās meklēšanas iespējas, salīdzinot ar to, kas ilgu laiku mums bija publiski pieejams, un tas ir, kā jūs jau minējāt, meklēšana pēc precīzas frāzes, turklāt vēl nepārsniedzot 50 rakstu zīmes, kas arī bija dažkārt, es iekopēju iekšā šajā meklētājā pat daļu no tiesība normas, un man tāpat bija jāizdzēš kaut kāda zināma daļa, jo rakstīja, pārsniedz 50 zīmes, lūdzu īsāk. Ja? Te man ir jāuzsver, ka mūsu profesijā ir ārkārtīgi svarīgi sekot līdzi prakses norisēm. Vienalga, vai tā būtu iestāžu prakse, bez šaubām normatīvi akti, tiesu nolēmumi pats par sevi. Tādēļ manā ikdienas darbā es varu apliecināt, ka es katru nedēļu, pat vairākas reizes nedēļā sekoju līdzi tiesu nolēmumiem, vai tur būtu augstākā tiesa, vai tā būtu Satversmes tiesa. Bet, redziet, laikam ejot, es, protams, varu atcerēties, ka tāds un tāds gadījums bija, tāda un tāda lieta bija, bet tad, kad man ir viņu nepieciešams ātri atrast, tad man ir jāsāk domāt, kādi tad varēja būt tie atslēgu vārdi, kas tajā nolēmumā bija lietoti. Kaut kāds laiks paiet un es atrastu, vai ne? Bet šī nolēmuma meklētāja funkcionalitāte, protams, man ārkārtīgi atvieglo, un es domāju, tāpat arī daudziem citiem, atvieglo nolēmumu meklēšanu, vēl jo vairāk tad, ja ir jāmeklē kaut kas tāds, par kuru esību mums vispār nav pārliecības. Es saku, šeit ir divas situācijas. Viena ir, kad ir nepieciešams atrast nolēmumu, kur es zinu, ka kādreiz kaut kas par to bija. Bet cita ir situācija, kad man ir jauns jautājums priekšā un man vajag visu tiesu praksi par šo jautājumu noteiktā laika posmā. Un tad šīs paplašinātās meklēšanas funkcijas ir ārkārtīgi svarīgas un viņas palīdz
darbu darīt ātrāk un efektīvāk. Bet tas, protams, neatbrīvo nevienu no tiem, kas šo izmanto, pašiem saprast, kādiem tad ir jābūt atslēgvārdiem, lai iegūtais rezultāts būtu pēc iespējas labāks. Jo tas meklētājs jau nedomā meklētāja vietā. Meklētājiem tāpat cilvēkam jau ir jāievada tie dati tajā meklētājā, un līdz ar to atkarībā no viņa prasmēm ievadīt pēc iespējas precīzāku informāciju, arī paaugstinās šī meklētāja funkcionalitāti un precizitāti un viss pārējais. Jā, un tāpēc arī mums bija tik svarīgi implementēt un integrēt visu to, kas ir bijis līdz šim. Tā kā ir pilnībā visi filtri, lietas numurs, eklī numurs, likuma pantu filtri mēs paplašinājām. Un viss tas, kas ir bijis, lai pirmkārt būtu pazīstami lietotājiem platforma, bet arī otrkārt, tie divi gadījumi, kas tika minēti, man liekas, ļoti perfekti definē, kur un kas ir izmantojams. Jo, ja ir zināms, ka kaut kas eksistē, tad visticamāk, ka varēs apmēram atcerēties vārds vārdā, kas bija teikts nolēmumā, un jau pēc teksta meklēšanas vienkārši korekti, precīzi atrast. Bet jā, tās situācijas, kad nebija zināms, kas ir, tas ir ļoti, ļoti smags lūgums šim profesionālim lūgt mēģināt uzminēt vārds vārdā, kas tādā nolēmumā būtu varējis tikt rakstīt. Un man liekas, ka tas ir, man ir ļoti liels prieks dzirdēt par to, ka tas ir atzīmēts un novērtēts un, ka tiek plaši izmantots. Jo šeit ir vēl kas jāuzsver. Man pētnieciskajā darbā man lielākoties interesē nolēmumu motīvu daļas. Šaubām arī aprakstošo daļu pats par sevi, bet, protams, ka ir lietu kategorijas, krimināla lietas un, protams, arī daudz citas, kur ir vispirms ir svarīgi arī atrast faktiskos apstākļus, un tāpēc arī šī kontekstuālā meklēšana un kā iespēja, ko šī tehnoloģija sniedz, ir vērtīgs pienesums. Šī platforma ļauj ietaupīt laiku. Redziet, man ir grūtāk to tagad pateikt konkrētās tur vienībās, jo viena ir lieta, ka es krietni ātrāk izgūstu rezultātus, tas pats par sevi. Bet tieši pētniecībā es tāpat esmu spiests vēlreiz tiem nolēmumiem tāpat iet cauri, pārbaudīt, analizēt un tā tālāk. Bet atlases, kā atlases rīks, viņš bez šaubām ļauj ātrāk atrast vajadzīgo. Jau pagājušajā semestrī studiju kursa administratīvā procesa tiesības es arī veicu eksperimentu ar studentiem, dodot uzdevumu pēc konkrētiem parametriem, atrast nolēmumus, kuros būtu apmierināts pieteikums par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu administratīvajās lietās, noteiktās lietu grupās. Bet es nedevu nekādas tālākas norādes par to, kā studentiem atrast šo informāciju. Ne par meklētāju, ne par ko citu. Un tie, kas atrada ātrāk, protams, saņēma uzslavu, bet tie, kas atrada ātrāk, pārreiz bija izmantojuši platformu Lexo AI. Ja zinātājs izmantot arī citas šīs platformas, viņš jau atrastu tāpat gan jau kaut ko, bet šī meklēšanas funkcionalitāte sniedz papildus pievienoto vērtību, kas izpaužas, protams, laika ietaupījumā, vismaz datu atlases ziņā. Un kā ir vispār ar pašu lietu atrašanu, teiksim, tas scenārijs, ko jūs minējāt, kad jūs nezināt, tās nolēmums ir vai nav, un ja jums ir jāsalīdzina kontekstuālā meklēšana, kas ir ar pieejamiem rīkiem, kas ir kā e-lieta, salīdzinot ar Lexo AI. Kā mainās tas scenārijs un kā mainās tā būtība tam, kā tie meklējumi tiek veikti, un ar ko ir vispār lielākas iespējas atrast to meklēto rezultātu un saprast, ka tā lieta ir vai nav kontekstuāli, viņa atbilst vai neatbilst. Un arī, teiksim, tādi aspekti kā iepazīšanās ar pašu lietu, vai, teiksim, tas faktors, kad katru dokumentu nevajag manuāli lejupielādēt un vērt vaļā un lasīt, vai
vai tas arī sniedz to pienesto vērtību, vai kas ir tieši tās ērtības, ko jūs saskatāt? Man ir ļoti svarīgi jau, lai meklēšanas rezultātos parādās ne tikai nolēmums kā tāds, lietas numurs, datums un tā tālāk, bet lai jau es varu redzēt kaut kādus papildu informāciju, kaut vai izvilkums no attiecīgā nolēmuma, kas man uzreiz ļauj pat neklikšķinot virsū izslēgt tos nolēmumus, kur pilnīgi noteikti man neinteresē, jo tādi būs, manuprāt, jebkurā situācijā. Šis meklēšanas iespēja mums palīdz pēc iespējas, protams, ātrāk atlasīt, pēc, teiksim, vieglāk arī šajā kontekstuālajā meklēšanā bez konkrētām atslēgu vārdiem. Bet tie jebkuras kombinācijas man šķiet ir neizdevami, ka tur tāpat būs nolēmumi, kuri nav izmantojami. Ja? Bet, ejot cauri šai nolēmumu listei, man ir svarīgi jau redzēt aizmetņus šajā kaut kādā izvilkumā, lai es varētu uzreiz atlasīt tos, kas man tiešām ir vajadzīgi, no tiem, kas man pilnīgi noteikti nav vajadzīgi. Un Lexoja un Latvijas Universitātes sadarbība. Mūsu kontekstā, kā jūs minējāt, gan akadēmiskais personāls un arī studenti jau aktīvi izmanto mūsu platformu. Vai jūs varat pastāstīt vairāk, kā tieši notiek šī integrācija tieši mācību procesā, kā tas maina veidu, kā topošie juristi apgūst savu profesiju, un kā tas saskan ar jūsu Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta vadlīnijām? Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta vadlīnijas novērtē tās iespējas, ko šī tehnoloģija dod. Tā ir iespēja. Protams, kā jau es minēju, ir draudi kā jebkurai tehnoloģijai. Un uzsvars ir uz to, lai šī tehnoloģija tiek izmantot atbildīgi, ētiski, un arī, lai viņi, protams, zināmās situācijās netiek izlietota tur, kur mēs sagaidām no tiešām studenta patstāvīgu darba rezultātu. Mums studiju procesā ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka studenti pārzina šo tehnoloģiju, kādi ir svarīgākie šīs tehnoloģijas darbības rakstura lielumi. Tas ir kā tiek iegūts tai datu atlasē nepieciešamā informācija, tātad, lai viņi zina arī, kādas ir tehnoloģiskās iespējas, jo mums ir arī jābūt, jau šajā brīdī es varu pilnīgi droši pateikt, ka šis risinājums, mākslīgā intelekta risinājums ir neatgriezenisks. Tā ir, mēs šodien runājam par kaut ko tādu, kas ir uz palikšanu, tāpat kā es nevarēju tos 20 gadus atpakaļ, mums nebija kaut vai tās iespējas ar likumu un citu ārējo normatīvu aktu konsolidētājiem redakcijām, mēs pie tā esam pieraduši, ka mēs vairs neatceramies, kā tad bija agrāk. Un tāpat arī šī iespēja ir tāda, pie kuras mēs pieradīsim ārkārtīgi ātri, bet viņi ir gudri jāizmanto. Un mums ir ļoti svarīgi, lai studenti jau savos pirmajos soļos pētniecībā un praktiskajā darbībā pārzinātu šīs iespējas. Un tāpēc mēs esam, protams, arī pateicīgi, ka jūs šeit arī sniedzat savu ekspertīzi un arī plašākā skatījumā vispār par šo tehnoloģiju kā tādu, un jo īpaši viņu specifisko pielietojumu un iespējām juridiskajā praksē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums arī bija no mūsu puses ļoti, ļoti svarīga šī sadarbība un šī sinerģija tieši ar akadēmisko vidi, un mums ir ļoti patiesas prieks par to, ka mēs esam tieši ar vadošo universitāti, akadēmiskie partneri, jo viens aspekts, protams, ir sagatavot jaunos juristus jaunajai paudzei, kas ir mākslīgā intelekta laikmets, un tas, kad viņi nākot ārā no universitātes vides, nākot iekšā darba vidē, viņi saskarsies ar šīm tehnoloģijām, un arī mums bija ļoti svarīgi saprast to modeli tam, kā šis var tikt integrēts tieši mācībdāsē. Kas ir svarīgi? Nolēmumu meklētājiem ir jābūt tādam,
lai viņu meklēšanas pieredze neradītu mokas. Un studentu, mana pieredze pagājušajā semestrī apliecina, ka vispār studentu interese un vēlme pētīt, meklēt tiesas nolēmumus ir krietni pieaugusi. Gluži vienkārši tādēļ, ka līdz šim tas prasīja diezgan tomēr jau zināšanas, lai to esošo rīku, kas mums ir, izmantot pēc iespējas produktīvāk. Ja? Šis ir lietotājiem daudz draudzīgāks risinājums, kas vien ir radījis, es gribētu cerēt, plašāku studentu interesi par tiesu prakses pētniecību vispār. Ar Lekso ir viennozīmīgi ar mākslīgā intelekta meklētāju, tur jau arī komēdiju šovs taisīts, jo tāpēc, ka tur var rakstīt slangā, var rakstīt jebkurā valodā. Un tāpēc arī mums ir tā, kad mēs, kad sniedzam demonstrācijas advokātu birojām, advokātiem, mēs sākam ar tādiem piemēriem, kas sākumā viennozīmīgi ir ļoti humoristiski un izraisa šoku par to, ka mēs kaut ko tādu rakstam iekšā, bet tas mums ir nepieciešams, lai mēs viņiem varētu paskaidrot to, ka šis nav tekstuāls meklētājs, kuri vairs jāmēģina uzminēt to, kā tas tika vārds vārdā precīzi rakstīts. Šeit var aprakstīt kontekstuālo būtību. Un, protams, ārpus tā rakursa par humoru un jokiem, tas parāda to, ka tas tik tiešām ir iespējams aprakstīt kontekstuāli. Man liekas, ka tas ir arī viens no tiem spēcīgākajiem punktiem, kad tieši pētniecības jomā tas, kad var veikt izpēti balstoties tieši uz šo kompetenci, kas ir profesionāli, kas ir juristam, kas ir akadēmiķiem, kad viņi zinās, kā konceptuāli aprakstīt šo lietu un meklē pēc būtības, nemēģinot uzmanēt frāzes vārds vārdā, kā tas ir bijis līdz šim. Un tieši tā sadarbība mums ar universitāti ir tieši tādā pašā kontekstā, kā mums ir sadarbības arī ar visām valsts institūcijām, kas ir mūsu datu avots. Mēs mēģinām to darīt pēc iespējas korektāk un pareizāk tā, lai šī pievienotā vērtība būtu tiešām maksimāla. Un no mūsu puses būtu izdarīts absolūti viss, lai tas risinājums, kā mēs viņu nodrošinām gan šobrīd, gan nodrošinām nākotnē, ir pielāgots tieši juristu vajadzībām, profesionāļu vajadzībām un tiek ņemts vērā katrs viedoklis, kas tiešām ir ļoti svarīgs šādu risinājumu izstrādē. Un līdz ar to mēs nevarējām nekādā variantā pat apsvērt izslēgšanu akadēmiskajai vidē, jo tāpēc, ka tas jau ir pats pamatakmens, no kurienes visa juridiskā nozare rodās. Un tādēļ arī mūsu funkciju pilnveidošanā, papildināšanā, jaunu funkciju testēšanā mums ir ļoti liels prieks un pateicība no mūsu puses par to, ka iesaistās jūs, mācību spēks, doktoranti, tālāk arī no jaunā mācību gada ar studentiem arī strādāsim kopā. Un ka mums ir šī iespēja integrēties pašā mācību procesā un pašās studiju programmās un parādīt, kā šo pielietot pareizi, un ka mums ir iespēja kopā ar jums arī veidot tā nākotne kopā, kad šie juristi ir sagatavoti šai nākotnē, bet viņi ir sagatavoti pareizi šai nākotnē, nevis tā, ka tas izslēdz ārā nepieciešamību no kompetences un ka tas izslēdz ārā nepieciešamību domāt, jo tā viennozīmīgi nav. Šīs tehnoloģijas efektīvai izmantošanai jurisprudencē ir ārkārtīgi nepieciešama tik tiešām ekspertīze, lai arī izvērtētu, kas ir iespējams, un iespējams ir ļoti daudz, bet arī, protams, visam ir arī savs robežas, kuras arī ir svarīgi apzināties, kur jau ir jebkurā gadījumā nepieciešama cilvēku faktoru iesaist. Tas arī ir skaidrs. Jā, šajā brīdī es noteikti nevarētu nepieminēt jūsu jau leģendāro teicienu pagājušā gada juridiskās fakultātes gada citāts. Mākslīgais intelekts neko nedod, ja nav dabīgā intelekta. Atskatoties uz citātu šodien, kā jūs komentētu šo atziņu un vai ir kādi papildinājumi no jūsu puses? Es pateicu kaut ko tik vispārīgu, ka man pat ir neērti sevi dēvēt, par sev piedēvēt autorību. Bet šīs frāzes kontekstā varbūt derēs neliela atkāpe vienā citā situācijā. Un tas bija laikam kādus gadu vai divus atpakaļ, kur bija arī studentu padomes rīkots līdzīgs pasākums ar līdzīgām nominācijām. Un man arī atnāk no studentu padomes informācija, kad kāds ir izvirzījis manu citātu šim
apbalvojumam, un vai es piekrītu. Un tas citāts bija, ko es tiešām kaut kādā kontekstā, kurus vairs neatceros, biju minējis, bija vienkārši, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Tā. Students, kurš šo bija pierakstījis un piedēvēja autorību man, acīm redzot, nezināja, ka ne jau es esmu šīs frāzes autors. Ja jūs ierakstīsiet internetā šo frāzi, jūs atradīsiet vismaz divus skaidrojumus. Pirmais, tas ir latviešu tautas paruna. Otrais, kas pat internetā nebūs atrodams, ir, ka šī frāze ir ietverta Padomju Savienības komunistiskās partijas 1961. Gada programmā, kā komunismu cēlāja morāls princips. Un trešais, kur ir šī avota, šīs frāzes, tātad īstais, oriģinālais avots, tā ir Bībele. Un, lūk, nezinot šādu frāžu oriģinālo avotu un tikai paļaujoties uz to, ka tā ir nākusi no manas mutes, var rasties dažādi pārpratumi. Tātad tam dabīgajam intelektam tāpat ir jābūt, lai saprastu, ja jums ir pat 3 avoti, kuros ar manu citātu veseli 4, tā kā vajadzētu saprast, kurš no šiem ir bijis pirmais un oriģinālais. Tāpēc es arī atļāvos no šīs nominācijas tomēr atteikties. Un tāpēc ir nepieciešams tas dabīgais intelekts, jau ir nepieciešams, lai varētu vispār sekmīgi izmantot arī tās priekšrocības, ko mums šī tehnoloģija dod. Viņa nekādā gadījumā mūs nedrīkst atbrīvot no vajadzības domāt. Es par to pārāk nesatraucos tieši dažādu meklēšanas rīku kontekstā. Tas tikai atvieglina procesu. Es vairāk uztraucos par tiem rīkiem, kuri rada kopsavilkumus vai pat tekstus ģenerē. Šī pieradums pie šādu rezultātu izmantošanas gan var nodarīt lielu kaitējumu mūsu pašu smadzeņu treniņam. Mēs nedrīkstam arī studiju procesā atbrīvot studentus no nepieciešamības trenēties domāšanā un radīt pašiem, jo galu galā arī tas, kas ir mūsu smadzenēs, kas nāk ārā no mūsu mutes un tā tālāk, mēs izmantojam tikai to, kas mums te ir iekšā. Un līdz ar to tāpat ir ļoti daudz, kas jāpatur prātā. Mums ir jābūt skaidrai izpratnē par notikumu chronoloģiju, mums ir jābūt skaidrai izpratnē par avotu klasifikāciju, nozīmi un tā tālāk un tā tālāk. Tādēļ dabīgais intelekts nedrīkst iet mazumā, un mums ir arī jāsaprot, ka šo tehnoloģiju varēs izmantot tikai tas, kuram ir iekšā daudz kas jau šeit. Tā ir ļoti precīza atziņa, jo, manuprāt, salīdzinājums, kas nāk prātā, tas būs tā kā matemātiķim iedot kalkulatoru, kurš viņš saprot, kā strādā reizrēķins. Protams, ka tas atvieglo visu darbu, bet tur jābūt fundamentālai saprašanai, pirmkārt, kā tā tehnoloģija strādā, kas arī tas, uz ko mēs ļoti balstīsimies arī tieši no mūsu puses, kas būs studiju programmā iekļauts par Lexo AI, kā viņi strādā, kā viņi veic rezultātu atlasi, kā šie rezultāti rodās, un viennozīmīgi tam intelektam un kompetencei no paša speciālista ir jābūt tādai, ka viņš var ne tikai saprast, kas tiek meklēts un kā tam jātiek meklētam, bet arī tieši šī rezultātu precizitāte. Jo mūsu gadījumā, protams, teksta ģenerācija ir, mēs viņu mēģinam ļoti ierobežot, vai tos punktus un vietas, kur mums viņa platformā parādās, viņa ir tieši kā jūs minējat, tikai un vienīgi, lai atvieglotu, pātrinātu, bet viennozīmīgi neaizvietotu. Un arī
nākotnes risinājumi, pie kā mēs šobrīd aktīvi strādājam, jūs kontekstuāli zināsiet. Arī tur, kad tiek veikta visa izpēta ar visām atsaucēm un tiek uzrakstīts šīs pētniecības rezultāts, arī tur pilnībā katram teikumam vienmēr būs norādīts avots, no kurienes paņems. Vienmēr būs norādīts gan paragrāfs, gan pats nolēmums. Un tas arī ir tas svarīgākais, kad ir tā atsauce, no kurienes ir veidots fakts, no kurienes ir ņemta tēze. Un arī, protams, šī datu integritāte par to, ka mūsu platformā mēs ļoti labi zinām, kas mums ir iekšā. Mums ir raksturīga pienošanās ar katru no valsts institūcijām par to, kādi dati tur ir, kādi dati tur būs. Un līdz ar to mums nav nekādas iespējas uz jebkāda veida halucinācijām, jo tāpēc, ka tur nav pieļaujams tas, kad šis rīks par kaut ko mēģināt izgudrot. Jo mēs jau arī par Baltijas kontekstā esam saskārušies ar šo lietu, kad ir kolēģi, kuriem ir radušās problēmas no mūsu dienvidiem valstī, kad ir paņemti un halucinēti nolēmumi ar visu lietas numuru un tā, lai tiek izmantots. Un liekas, ka liels izaicinājums ejot uz priekšu, ja nebūtu pielāgotas šīs juridiskās tehnoloģijas, kuras viņas specifiski paredzētas tieši šāda konteksta darbam, tālāk arī jau valsts pārvaldes līmenī būtu problēma pārvarīt, kas ir īsts, kas nav īsts un kā to verificēt. Un tāpēc arī no mums tas svarīgākais punkts ir sadarbība ar valsts institūcijām, sadarbība ar pašu juridisko nozaram vidi, būtu biznesa perspektīvā, kas būtu ar advokātu birojiem un kā pats pamatakmens un pati būtība, no kurienes viss rodās, tas ir universitāte un akadēmiskā vide. Un raugoties nākotnē, kā jūsuprāt mainīsies šajā kontekstā, ja mēs skatāmies, kā mainīsies šis bloks ar zināšanām un prasmēm, kas būs jāzina un jāapgūst jauniem juristiem. Un kas būs absolūti neaizstājams, kas būs tās prasmes, kuras ir bijušas, būs un vienmēr būs, un kas būs tās prasmes, kas, teiksim, nāks klāt mākslīgā intelekta laikmetā tieši. Es esmu diezgan drošs, ka mēs nedrīkstētu samazināt to zināšanu daudzumu, kam ir jābūt, lai darbinātu to dabīgo intelektu. Tātad šī tehnoloģija nekādā ziņā nedrīkst samazināt to, ko mēs ielējam savās galvās, lai varētu domāt, strukturēt un pasniegt savus domāšanas rezultātu. Mainīsies tikai tas, kā mēs varam ātrāk atrast mums nepieciešamo informāciju. Noslēgumā, kas ir tas, kas jūs personīgi visvairāk aizrauj un iedvesmo domājot par šo nākotni? Jūs esat piedzīvojuši šīs izmaiņas, kad mēs no Latvijas vēstneša, kurš nelīd iekšā faskastītē, nonācām līdz digitāliem risinājumiem, kā manas tiesas, šobrīd e-lieta. Tagad jau sākam nonākt tiem mākslīgā intelekta risinājumiem, Lexojai, un tas laika posms, kurā laikā šis viss ir noticis, ir pavisam īss. Kas ir tas, kas tieši jūs visvairāk aizrauj, skatoties nākotnē un domājot par to, kas būs pēc 10 gadiem? Mani neaizrauj, mani mierina. Un mani mierina tas, ka visu šo rīku izmantošanā pamatā esošos datus tāpat būs radījis cilvēks. Milzīgs paldies par šo sarunu. Un es domāju, ka tas būs tiešām ļoti vērtīgi. Būs ļoti vērtīgi visai nozarei un industrijai saprast nākotnes redzējumu, kas ir no Latvijas universitātes un tieši jūsu kontekstā par to, kad ne tikai, kad jūs proaktīvi darbojaties un integrējat jaunākos risinājumus, bet arī par to, ka jūs gan domājat, gan jau šobrīd esat veikuši ļoti nopietnus soļus mākslīgā intelekta nākotnē un arī tik konservatīvā nozarē, kas visiem ir bijusi ļoti konservatīva tieši ar tehnoloģiju integrāciju, dēļ visiem iepriekš minētajiem faktoriem par precizitāti, autentiskumu, atsaucēm un precīziem datu avotiem, kad par to tiek ļoti domāts, integrēts un ar skatu nākotnē. Noslēgumā mēs gribētu sākt arī tradīciju, aizņemos ideju no podkasta, kas ir ļoti populārs no apvienotās karalistes, The Diary of the CEO, Steven Bartlett.
Un mēs gribētu lūgt jums sagatavot jautājumu mūsu nākamās epizodes viesim. Neteiksim, kas par viesi, bet jums ir iespēja izpausties brīvā formātā un aprakstīt, kāds būs šis jautājums jums, kad būs jāatbild atbildēm cilvēkam. Tas man tikai jāuzraksta vai arī jāpasaka šobrīd? Tikai uzrakstiet tālāk, lai būtu pārsteigums visiem. Es domāju, ka tad tas būs korektāk tā, ka mēs uzzināsim nākamajā reizē, kāds ir jautājums. Un skatīsimies arī, kāda būs atbilde. Jums visa lapa tādā ziņā izpastīt. Visa lapa. Protams, bloks ir. Tevis varēja uzrakstīt vēl vairākus jautājumus. Noteikti varam, noteikti.